Ceļš uz Ventas Rumbu ved cauri pašām skaistākajām Kuldīgas ielām, cauri pilsētas dārzam, pāri vēsturiskajam vecajam tiltam, pāri mazajam mīlestības tiltiņam, un mēs jūtam, ka tuvojamies kaut kam īpašam, tuvojamies tam, ko kuldīdznieki sauc par savas pilsētas dārgumu. Mēs tuvojamies Ventas Rumbai. Ventas Rumba, viens no platākiem ūdenskritumiem Eiropā, ja ne pats platākais, 249 metri. Un dēļ Ventas Rumbas Kuldīgu Hercoga Jēkaba laikā Eiropā sauc par pilsētu, kur lašs ķer gaisā, vai pilsētu, kur zivs lido. Bet patiesībā tas patiešām ir dabiski veidojies ūdenskritums. Mēs tur lecām, salto taisījām un mirām un batiskafiņos sēdējām, kur ūdens gāžās pāri un tu sēdi iekšpusē un vēro un kaifo apkārtni vai meditē, kā mūsdienās saka, jā. Un tā ir tāda, citam veldzēšanās vieta, citam peldvieta, citam meditācijas vieta, jā. Gleznotājam tā ir iedvesmas vieta, jā. Rakstniekam tā ir romāna vieta, jā. Katram tas ir kaut kas savs. Varbūt kādam pirmās mīlestības vieta, jo citreiz ap Ventas Rumbu meiteņi un puikas satiekās randiņot tur, čatot tur, jā, un tā tālāk. Tā kā, katram tas ir savs, bet, protams, tā ir Kuldīgas vizītkarte. Kuldīdzniecei Baibai jautājām, ko Ventas Rumba nozīmē viņai un viņas ģimenei. Ventas Rumba manai ģimenei nozīmē tādu kā dzīves gājumu, kādu kā plūsmu, kur bēdi aiziet uz priekiem, tāpat kā šis ūdenskritums. Tas vienkārši tek un dzīve mainās. Un jā, tās ir prieka sajūtas, emocijas. Pie Ventas Rumbas ik viens ir gaidīts, gan es, gan tu, gan ārzemju kaimiņš.